tiešām cienu jebkuru treneri, kurš ir gatavs tam mazajam bērnam mācīt driblēt. Man tas liekas kosmisks darbs, ko viņi izdara. Tie, kas to dara, tie fanātiskie treneri, tiem ir noteikti tā sava pieredze. No vienas puses mēs sakām, mums ir nesportiska jaunatne, no otras puses mums nav zāles, kur viņiem spēlēt. Šeit es te uzreiz varu oponēt, jo principā bērnu skaits aug tieši basketbolā. VF podkāstā viņam leģendārā vietā Latvijas basketbola līga direktors Sauls Mēdrs. Sveiks, Saul! Sveiciens, Egan! Leģendāra vieta ne tikai tev, bet man šķiet visam Latvijas basketbolam. Mēs esam Daugavas sporta namā, šeit tādā muzeja ekspozīcijas zālē vairāk, bet tā basketbola zāle pat stāv zemāk ir. Ko tev viņa nozīmē? Pati zāle? Jā. Daugavas sporta nams manā dzīvē ir bijis viens no patīkamākajām vietām vispār, kur spēlēt. Ja, jo tā aura, jau kas valdīja 90. gados, kad principā bija iespēja vērot tā laika Latvijas basketbola līgas sacensības. Ja, un tad pēc pāris gadiem jau, kad pats spēlēju šeit, tad kopā ar Baronu tiešām bija tāds, kā saka, labas sezonas, labas atmiņas, un tādā veidā šī zāle tika iemīlēta. Protams, arī Latvijas jaunatnes basketbola līgas spēles tika spēlētas šeit daudz. Tādēļ, jā, silta vieta un mīļa vieta. Jā, treniņi tev te nebija, vai ne? Tajā jaunatnes periodā. Te tu tikai brauc uz spēlēm. Sanāk, pret ko tad toreiz? Te bija Rīdzena vai Kristapāni? Kas te... Toreiz, principā, mums tā mājas zāle bija basketbola skolē Rīga. Bet arī, tā kā tu minēji, principā spēles tikai. Jo tajā laikā, principā, treniņi notika izkaisīti. Jā, viens treniņš manēžā, viens tur Rīgas tehniskajā koledžā. Respektīvi, katru dienu bija kaut kur citur, bet spēles, mums kā mājas spēles, tomēr bija šeit. Jā, tas bija interesants laiks. Es nezinu, kā ir tagad. Man jau šķiet, ka vairs tā nav. Man tieši tāpat, kā tu saki, viens treniņš tev ir Franču licējā, tad otrdienās tev ir Daugavas sporta namā, tad vēl ir Natālijas draudziņas ģimnāzija kaut kur pa vidu. Iespējams, ka tas kaut kādā veidā ir mazliet sakārtotāks. Tajā laikā bija iespēja iepazīt Rīgu. Par cik es neesmu no Rīgas, tad geogrāfija tika iepazīta šādā veidā. Un sabiedriskā transporta maršruts, vai ne? Tieši tā, bet šobrīd es gribētu teikt, ka sporta skolām tomēr ir nobāzējušās vairāk vai mazāk savās zālēs. Protams, ar komandu skaitu un bērnu skaitu daudzas lielās sporta skolas īsti netiek ar to galā. Nākās meklēt šīs papildus zāles. Mēs visi zinām, ka Rīgā zāļu ir tik, cik viņas ir un tik lielas, kādas viņas ir. Un tādēļ šīs visas tās, sauksim tos par populārajām zālēm, ja DSN, Rīdzene, ir pietiekami noslogots. Ja, un līdz ar to es domāju, ka tie treniņi tiek meklēti citās zālēs. Tu uzreiz, kā saka, ieraki, man šķiet tādā aktuālā un gan smagā tēmā. No vienas puses mēs sakām, mums ir nesportiska jaunatne, ir pazeminās visi iespējamie rādītāji. No otras puses mums nav zāles, kur viņiem spēlēt pie labākās gribēšanas. To basketbola zāļu ir tik, cik viņas ir. Šeit es te uzreiz varu oponēt, jo principā bērnu skaits aug tieši basketbolā. Ja, jo mēs zinām, ka šobrīd ir principā rekords skaits ar komandu skaitu, kas ir Latvijas jaunatnes basketbola līgā. Tāpat tās arī ir dalībnieki, kas ir jau vairāk kā 8000. Ja, jo mēs saprotam Latvijas demogrāfisko situāciju šobrīd, un principā es gribētu teikt tādus lepnus vārdus par to, ka basketbols mazo skaits nesamazinās. Viņš tiešām aug, un tādēļ arī mēs šeit varam pieskarties, kad treneriem nākās, respektīvi īpaši jau mazajās grupās, tad uzņemt šos bērnus, dalīt vairākās komandās, jo mēs zinām, kā ir auguši šī brīža tas pats Daugavas sporta nams, basketbola klase. Noteikti arī lielākās Rīgas komandas, kas jau principā mazajās grupās, kas ir U12, U13 spēlē ar vairāk komandām. Noteikti tiek meklēt līdz ar to arī treneru resursi. Līdz ar to es gribētu teikt, ka arī treneru skaits noteikti ir palielinājies. Es gan neteiktu, ka viņš ir tādā ļoti augstā līmenī, kas ir tieši Latvijas jaunatnes basketbola līgā. Ja? Bet es gribētu tomēr ticēt, ka Latvijas jaunatnes basketbola līga ir tā vieta, ir tā vide, kur visi aug un arī treneri tur aug.
Sauli, mēs visu laiku par citiem, par lielām idejām, par projektiem, par plāniem. Parunājam par tevi arī mazliet, par tevi pašu, par Sauli Mētru kā basketbolistu. Kas tev liekas tavs lielākais sasniegums? Es pastāstīšu godīgi par sevi. Man liekas, Sauls Mētra asociējas ar baronu vienmēr, bet čempions viņš ir ASK sastāvā. Tā ātri iziešu savai tā saucamajai karjerai. Jo es teikšu godīgi, protams, basīts man ir devis daudz. Un tā kā es pats esmu lepns, ka man basketbols iedevis tādu dzīves raksturu, dzīves kontaktus, kas noteikti noder. Bet tas pats atmiņā paliekošais ir tas, ka tomēr tā vispār 20 gadi bija tiešām ziedojis, viss basītim bija totāli. Un, protams, es teiktu, ka ļoti veiksmīgs karjeras sākums. Principā no 17 gadiem, kad es sāku spēlēt Latvijas basketbola līgā, tad jau līdz U18, līdz U20, kur mēs tiešām spēlējām labi. Eiropā bijām 7. abos vecumos, kas, manuprāt, likās, ka respektīvi tā karjera auga ik pa gadu uz augšu. Un tad 3 baronu gadi, kur tiešām arī veiksmīgi iesākās, kur mēs ar jauniem komandas biedriem, arī Māru Gulbi šobrīd vēl spēlējoši, spēlējām ar tiešām tajā laikā labu treneru Gundaru Vētru. Tas likās tāds, ka basketbols ir mans sapnis, es visu mūžu spēlēšu. Un tad jau tas nākamais karjeras pakāpiens jau bija ASK Rīga, tieši tāds čempionu sezona 2006. 2007. Vienīgais ASK čempionu tituls arī? Vienīgais tādēļ, atjaunotais ASK tika tajā gadā izcīnījis šo titulu. Un tad jau pēc tam, pēc šīm karjeras kāpnēm, tad sanāca tāds, kā saka, tas kāpums vairs nebija. Es nejūtu, ka viņš varētu būt kaut kur augstāks. Tāda karjeras ziņā, vai tu pats nejūti, ka tu varētu vēl pielikt kaut kādu līmeni savā spēles ziņā? Gan, jo tajā brīdī arī bija tāds neveiksmīgais laiks priekš latviešu basīšu. Bija šī ekonomiskā krīze, un tad arī šī finansiālās lietas sāka, nevis auga, bet sarukt. Un tajā brīdī saprotu, ka, priekš kā mēs spēlējam basītiem, man vairs nemaksā tik daudz. Un tad, principā, arī pēc tam jau nāca, kā saka, dēls piedzima, un tad es sapratu to, ka basītis jāliek fonā. Un es teikšu godīgi, nenožēloju, un tā es arī turēju to fonu, līdz teikšu godīgi, man liekas, kaut kādi 2 gadu bija pauze spēlējot 2. līgā. Un tad es sapratu, ka klausās, es vēl varu, es vēl gribu. Un tad atkal nāca barons piedāvājums, un tad es pabeidzu 17. gadā arī ar bronzu. Un tas man tādu, kā saka, labu punktu, labu treku, patīkamu punktu pielika. Labi, tu pats esi tur izspēlējies gan daudz. Kas tad ir ar to līmeni šobrīd? Ja tu paskatījies uz vienalga, kuru tur gadu, tu saki, mēs viņus ar vienu roku apspēlēt, jeb tā nevarētu tomēr pateikt. Šis, protams, ir ļoti grūts salīdzinājums. Tas tāpat kā runāt par Čikāgas Bulls un Lakeriem ar Lebronu sastāvā, kurš vinnētu, tu sazini, bet tev pēc sajūtām. Šis ir tas jautājums, ko gadu no gada ir jāsaprot, ka tomēr tā paudze mainās. Un, ja es, piemēram, pat nesen, var sakot, kad es atnācu uz Rīgu, principā mēs bijām spēcīgākais klubs jaunatnes līgā. Tas pats jūsu prezidents Gācis Jakovičs, kurš, manuprāt, nezaudēja ne sezonu Latvijas jaunatnes basketbola līgā. Un es nokļuvu tādā tik spēcīgā komandā. Un tieši nesen mēs parādījās tāds ieraksts, kur mēs negribu samalot 98, respektīvi 14-15 gados spēlējām. Es vēl biju Saldu Kalnu vidusskolā un pret šo Krištupānu basketbola klubu, kas tikko bija pārtapusi no BS Rīgas par otrādi atvainojos, bija Krištupānu basketbola klubs, pēc tam, kurš pārtapa par BS Rīgu. Un tad, skatoties to basīti, tad, es teiktu godīgi, tajā laikā tehnika nebija ne pa kripatiņu tur labāka, vai kaut kādas tur izspēles, jo bija maksimāli standartizēts kaut kāds viens bloks un brīvs tāds basketbols. Tad šobrīd, piemēram, arī redzot savu puiku, kam ir 14 gadi, es teiktu, ka viņš ir 3 reizes labāks iespējams par manīm tajā pašā laikā. Taču, tādi fiziskie parametri, es gribētu teikt, ka tur ne tuvu nestāv tam. Jo laikam mēs augām savādāk. Daudzījāmies sētās, ciemā, vecāki svinēja jauno gadu, mēs gājām hokeju spēlēt. Tā kā, principā, visu laiku tāds non-stops bija. Paši gājām uz autobusu, braucām
Man bija jābrauc arī sākumā uz brocām basketbola skolu. Ja? Tas bija viss, man neveda neviens. Ja? Bet tas ir tādam vairumam toreiz. Atnācu uz Rīgu arī. Visu dzīvi bija skrienot uz tramvaju, no tramvaju, paspējuši uz treniņu, paspējuši uz skolu. Ja? Tā kā, man liekas, tas bija tas stāsts, kad mēs augām savādāk. Un šī brīža tā jaunatne, viņi ir tāda, kā saka, tāda, es negribu teikt tādās skaļos vārdos, tāda siltumnīca, ja? Bet mūsdienu jaunatne, teiksim tā, to visu var izdarīt tādu milzīgu treniņu procesu. Ja, un tad jautājums, cik to izturēs un cik tādi vispār jaunieši ir, kas būtu gatavi, teiksim tā, 16, 17, varbūt 18 gados stabili spēlēt Latvijas basketbola līgā šobrīd. Jā, tajā brīdī jau mēs paskatāmies, nezinu, tu pats gan agri vai ne, sākot spēlēt, tas pats Gats Jahovičs jau pieminētais, brāļi Valteri, Šķēli. Visa šī paudze faktiski ienāca tādā vecumā, kas tagad ir neiedomājams, ka kāds varētu to izdarīt. Nezinu, šķiet, ko mēs varētu minēt no tādiem pēdējiem, kas ir super jaunā vecumā sākuši spēlēt LBL-ā vai Latvijas-Igaunijas līgā pieaugušo basīti un rādījuši sniegumu. Droši vien, ka es uzreiz Blūms juniors pirmais nāk, Roberts Blūms, kas pagājuši gadu arī teiksim tā, bija spēles, bija izcils. Tā stabilitāte bija tā kā pietiekami labi, ja, bet es teiktu, ka tik un tā, par ko mēs runājam? Mēs runājam principā par vienu. Ja varbūt šogad mēs redzam, piemēram, U18 līderi. Ja, Rīgas Zeļu spēlētāju Skrindu, ja, kas, teikšu godīgi, statistiski nospēlē izcili U18 čempi. Ja. Taču laukumā, Rīgas Zeļu sastāvā, es neredzu, ka viņš varētu spēlēt 30 minūtes, ja mēs pa 30 punktiem, vai arī kaut vai atkārtot to statistiku, ko viņš pie jauniešiem atkārto. Ja. Tādēļ, nav īsti tāds. Taču, ja mēs pieskaramies tā vecuma, tad tiem jauniešiem, kas mēs bijām tevis pieminētie, sākot no 80. gadiem līdz, es teiktu, līdz pat 90. Ja vēl tur, teiksim, kas tur beigās, Bērtāni, ja tur Kuksiks, ja, kad tas stāsts, kad tajā laikā tiešām, mēs 17 gados, principā, katrs bijām kaut kur. Ja, vai Skonto tajā laikā bija, vai mans gadījums policijā, es 17 gados jau spēlēju. Bet tad tiešām spēlēju tādas reāls minūtes, ja, 20, 25. Un tas pats, teiksim, mēs runājam tieši par 84 gadiem, tad tāds drafts pirmais bija Gats Jahovičs, kurš jau tajā laikā jau pakoja mantas uz Anvilu. Tad bija otrais bija Arturs Štālbergs, kam bija mērķis braukt uz Ameriku. Viņš arī aizbrauca. Pēc tam mēs zinām, kā viņš turpināja savu karjeru arī ar Latvijas izlasi. Ja, un tad pēc tā drafta trešais bija es. Ja, un tad principā, tie gadi, 17 gados, reāli spēlēja jau līgā lielas minūtes. Tava komanda, tu arī saki, ir barons pēc sajūtām. Tu arī visvairāk tur esi nospēlējis, vai ne? Viennozīmīgi. Tā kā es jau pieminēju, kad to karjeru sāku baronā veiksmīgi un pabeidzu veiksmīgi. Ja, pa vidu bija, kā saka, kaut vai ASK sezonu, Jelgavā esmu bijis, Liepājā esmu spēlējis. Ja. Bet tajā pašā brīdī barons vienmēr, man paticis tomēr arī to savu tādu ģimeniskumu. Ja? Tas, ko es minēju. Tas ir kaut kas pilnīgi savādāks, vai ne? Latvijas basketbolā tas ir tāds īpašs organisms. Es tieši to varu apgalvot, jo es tur biju. Ja? Mēs braucām uz spēlēm ar busiem, ar divstāvīgu busu visu laiku. Apakšā lejā sēdēja sponsori. Ja? Mēs bijām tāda liela ģimene. Ja? Pusoties šie rezultāti bija pāri visam. Noteikti, kas atmiņā paliekoši, ir šīs barons ultras, ja, kas izveidojās un kas tiešām jau Čakijs, Bobo. Respektīvi šīs leģendas, ja, kas tiešām, tas bija tas, kad tieši šeit stāvot Daugavas sportnamā, kad tās atmiņas bija, kad vienāds pusotru stundu pirms spēles, jau ka fani ir klāt un principā 50 cilvēku koši sāk dziedāt un viņi beidz vēl 2 stundas pēc spēles dziedāt. Ja, un tas bija tāds, tas, kas man vienmēr paticis, ja tur, Eirolīgā, ja ir šī fanu kultūra, tad es gribētu ticēt, ka tā mazā kripatiņa, ko barons ultras pasniedz, tas ir tas labais veids, vai atkal tas stāsts, kādai vispār vajadzēja būt fanu kultūrai, ja, ka tiešām kas atbalsta savu komandu. Ja, tādēļ, es teikšu, ka barons ir tāds, kā saka, mana komanda ir bijusi. Hei, vai zināji, ka Viršu veikals tagad pašā Rīgas centrā? Ejam iekšā! Kā vienmēr, jūties kā mājās. Kafija pati labākā Viršos. Kas dara, tas izdara. Viršos vienmēr ļoti garšīgs ēdiens un vienmēr draudzīgi piedāvājumi visiem. Uzņemiet savu enerģijas lādiņu tepat Viršos.
lai jums pietiek jaudas gan atpūtai, gan treniņiem. Tāda fiziskā sagatavotība, tu saki, bet, tā siltumnīca, piemēram, mums šeit ir. Bet izskatās, ka citur Eiropā viņi līdz galam nav tāda siltumnīca. Ja mēs vēl brīdi atpakaļ, šķiet pavisam tie ir maz gadi, varējām paskatīties un teikt, mēs kaut ko saprotam no basketbola, mums ir sistēma, mums visās vecuma grupās, gan puiši, gan meitenes spēlē augstākajā divīzijā. Leiši to nevar, vai tur Spāņiem arī kaut kas izkrīt kāds gads. Tagad, mēs esam gaismas gadu no tā izskatās. Es neteiktu gaismas, mēs paši saprotam arī, ka visa tā basketbola dzīve ir tāds liels šūpols. Tas pats, ka mūsu pieminētās tās paudžu maiņas. Protams, pie tik maza vēl, piedalīties pārtrauc, bet pie tik maza cilvēku skaita, tur ir liela nozīme, vai ne, izšauja vai neizšauja kāds, jo tev nav 10 rindā, kas gaida. Tas ir tas svarīgākais, ka mums nav tie entie, tie sportisti, jo man teikt, tāds labs piemērs ir, piemēram, atkal mūsu, slaveno Spāniju varam pieminēt, kur mēs tagad visi lielamies, bet paņemsim, piemēram, tādu mūsdienu ikdienu, šobrīd viens Spānis spēlē NBA. Tā kā arī, līdz ar to arī nebūs tā, ka viņi tur 30 gadus tagad valdīs, bet arī tā sistēma ir un loģiski, ka tā jaunatne viņiem ir, kā lai es pasaku, šobrīd pārāk. Bet kāpēc pārāk? Tāpēc, ka principā līdz 14 gadiem viņiem ir visās tajā, sporta skolās, pat ne tajās slavenajās, ne tur Juventud, ne tur Real, ne tur Barcelona. Viņiem pietiekami tāds brīvs basīts, kur viņi aicina pilnīgi arī visus. Un līdz 14 gadiem viņi tiešām, neteiksim tikai priekam, bet kaut kā tā meistarīgi tos pamatiņus ieliek. Hops, izcīna bumbu, piespēlīt uz malu, kaut kāds ātrais basīts, tad tādā veidā veidojās. Bet sākot ar 14 gadiem, visi ir lielās sporta skolas, vai nevis sporta skolas, bet lielie klubi jau ar ķēpu virsū, tātad no tās sporta skolas tas nāk, respektīvi, nezinu, no 80 sporta skolu komandām vismaz 2 no katras tiek jau kaut kur jau bīdīt tālāk. Un tad paskaitām, cik mums ir iespējas tieši 14 gados jau kaut ko atlasīt. Tādēļ es domāju, ka tā ir tā realitāte, tā jau nav problēma. Tā ir tā realitāte, ka mums tas bērnu skaits ir tik, cik viņš ir, un es domāju, ka arī tie talantīgie ir tik, cik viņi ir, un mēs paši arī zinām, cik pēc tam izaug tie ekstra vai tā augstākā līmeņa sportisti. Bet cerība ir, tu saki, bērni kļūst vairāk. Teorētiski selekcija, kā saka, palielinās tā iespēja. Es noteikti gribu teikt, ka cerība ir milzīga, jo tā kā jau pieminējām, tā šūpolītes bija kādu laiku jau kaut kur tā kā lejā noslīdējušas, bet es gribētu ticēt arī, ka šobrīd jau kas arī parāda šo kaut kādu tieši uz 16 vecuma rezultātu. Kas, man liekas, negribu samelot kaut kāds 3. rezultāts pēc izcīnītās vietas. Kad, parasti 16 gados tomēr tie jaunieši, tieši latvieši, ir bijuši kaut kur zemāk. Vai mazāk attīstīti tajā brīdī, vai kaut kur tomēr nenobrieduši. Ziemeļnieki. Tad atkal šeit arī tas piemērs ir, ka tas 16 un U18 ir šobrīd pietiekami augstu. Mēs redzam to saucamo stulbu skanējis, bet to atrauga no iespējas no Covid, kur U20 šobrīd ir. Bet es gribu ticēt, ka arī šo bērnu skaitu un pats galvenais, ka talantu skaits mums pietiek. Talantu skaits pietiek, galvenais un svarīgākais ir veiksmīgi tā viņu audzināšana un vēl pāri visam, protams, viņu veselības. Cita lieta, ka no nekurienes jau tie spēlētāji neradīsies. Pat Latvijas vēlie bērni, viņi jau neradīsies pēkšņi 25 gadu vecumā vai nekļūs par izciliem spēlētājiem. Ja mēs paskatāmies pasaules kausa izlasi, visi ir ar ļoti labiem panākumiem jaunatnes basketbolā. Medaļas vai, laikam, 4. vieta bija zemākais, kas bija, pat medaļas bija visiem izņemot Aigaru Šķēli, kurš tad tiešām tāds vēlais bērns nosacīt tur sanāca. Bet tas piekrīt tomēr liecina par tendenci. Ja rekur mums tagad liekas, mums ir tāda basketbola izlase, kāda mums nekad nav bijusi. Un paskatāmies, kāpēc. Varbūt tāpēc, ka viņi jau tie priekšnoteikumi tur veidojās ļoti agri. Viennozīmīgi, tāpēc ir tas, es teiktu, ka tā ir tā talantu būšana kā tāda Latvijas jaunatnes basketbola līgā, un šeit tie talanti ir salikušies kopā. Viennozīmīgi. Visi, kas, man liekas, bija vairāk vai mazāk saistīti ar basketbolu, uzskatīja, ka viņam makā ir jābūt arī tai barona kartei, ar kuru tu vari tikt iekšā. Tagad, kā līgu direktors, kā tu skaties uz to mārketinga gājienu, jo mēs dzirdam tās diametrāli pretējas viedoklis. Viena, ka nekad par velti nevienu nedrīkst laist. Otrs, ja tu vari tā savākt pilnu arēnu,
kur uz latviešu 2 komandu spēlēm Barons ASK, piemēram, varēja faktiski taisīt arēnas augšējos stāvus vaļā, jo lejā nebija kur sēdēt vairāk. Tā bija, un tad arī ar šī brīža acīm, ar šī brīža prātu, es redzu to, ka šis mārketinga triks kā tāds ir divas medaļu puses šim stāstam. Ja? Pirmkārt, tāpēc, ka mūsdienās es gribētu ticēt, ja mēs šādā veidā varētu pielasīt pilnu arēnu pa brīvu ar kaut kādām ieejas kartēm, ja šajā dienā šī komanda uzvar, es gribētu teikt, ka tā atgriezeniskā saite būtu tāda, ka pēc tam, pēc inerces noteikti nāks vadīt. Es gribu tam ticēt. Ja, jo tā atmosfēra, kad ir pilna arēna, vai vismaz, un pozitīvas emocijas vēl? Pozitīvas emocijas, paralēli atkal šīs kaut kādas blakus lietiņas basītim, ja, kad nav tikai tiesneša svilpa sākās un tiesneša svilpa beidzās, ja, bet ir pa vidu arī kaut kāds šova elementi, atkal, kur klubs tā kā ieguldās. Es gribētu ticēt, tas būtu tas veiksmīgākais stāsts. Ja, bet tas otrs, tas neveiksmīgākais stāsts, es gribu ticēt, ka tajā laikā bija tas tāds izlutināšanas laiks sākās skatītājiem, ja, kad arī, nezinu, kaut vai pats spēlēja pirms stundas, un pirms spēles jau, kad es lieku telefonu nos, man tur, nezinu, zvana aizmirst draugu, ja, jau klausies, šodien spēli, iedod 2 biļetītes, ja. Respektīvi, tas aizgāja tā, ka visi zina, uz Barons spēlēm varēja iet pa brīvi. Bet gribēja iet. Tas arī ir. Nākamais, ka Barons tajā brīdī, tas bija plus, ja, tādā veidā tas bija labi izveidots, ja. Bet tam jau, pēc tam jau, kad kaut kādas sezonas jau nākot, tad tik un tā. Tas nostrādā jau, kad mīnusu priekš paša kluba kā tā, jo tomēr tajā brīdī jau tomēr, kaut kāda tas ieguldījums, tev jāsaņem atpakaļ arī finansiāli. Ja? Un tajā brīdī, kad tev skatītāji ir izlutināti, tad, bet es gribu teikt, ka Barons no tā vispār neciet. Jo fani tāpat mīlēja, un tie, kas nāca, tie vienmēr tāpat biļetes pirka un tika pie labām vietām. Un es teiktu, ka Baronam tas nostrādāja, un es gribu ticēt, ka iespējams pat otru tādu piemēru nevar atkārtot. Ja kādam tas izdosies, lūdzu, dariet, bet es ticu, ka iespējams, ka nevar. Protams, ka psiholoģiski tur ieslēdzās vienā brīdī tāds, tu zini, pusi pilsēta iet pa velti, es tagad būšu tas muļs, kas maksās. Tad vai es dabūšu pa velti, vai tad es negribu būt tas muļs, kas maksā, vai ne? Ja man visapkārt viss ir ar kartēm. Precīzi. Protams, bet arī tas pats stāsts jau arī, ka es teiktu, ka tās labās vietas, tev jāliek kaut kāds prais, jo tomēr, ja tu gribi, tu esi gatavs samaksāt par to komfortu, par to labāko, nezinu, leņķu uz laukumu vai par tuvāk skatītājiem. Ja? Tajā pašā brīdī, ja tev kaut kur augšā pie putniem, ja, ir pa brīvbaļieti, tad es varu izvēlēties sēdēt vai tur, vai tomēr samaksāt. Vai es varēšu to salvu atpazīt laukumā, vai tikai pēc numuru nojaust? Vai tikai pinoklis jāņem līdzi. Ja? Bet kā tev liekas, kas treneri? Man gan negribētos tagad kaut kā ļoti aprunāt treneris, jo es tiešām cienu jebkuru treneri, kurš ir gatavs tam mazajam bērnam mācīt driblēt un tā tālāk. Un, man tas liekas kosmisks darbs, ko viņi izdara. Bet kaut kur ir jāskatās, kāpēc tad bija tā un tagad ir nosacīts savādāk, un vai vismaz kur ir tās jomas, kur mēs varētu pielikt. Es tā kā jau pirmie pieskaros par to treneru kā tādu kvalitīvo darbu. Ja, tā kā, tas, ko es gribu pateikt, ka tie, kas to dara, tie fanātiskie treneri, ja, tiem ir noteikti tā sava pieredze. Viņi, iespējams, visu savu mūžu ir ziedojuši tiem bērniem. Ja. Un tad te mēs atgriežamies pie tā, ka nav tā pēctecība. Ja, kur tie pieredzējušie treneri varētu jau tā kā veiksmīgi palīdzēt augt tiem nākamajiem treneriem. Ja. Es domāju, ka šī ir viena no tām lietām, kas šobrīd trūkst. Ja, un tad vēl tāda jaunatnes līgas to prizmu tā kā paskatot, ja, tad tomēr tas treneru skaits reģionos arī, viņš ir tik, cik viņi ir. Viņš reāli ir uz fanātismu. Ja, jo katrā no tā reģionā ir tāds fanātisks treneris, un nākamā problēma ir, ka bieži vien un ilgi daudz nesaprata to, ka, ja ir tas talants, tad viņam to nākamo paliecienu iespējams viņš vairs nevar iedot. Kad viņam būtu laicīgāk jāvienojās vai tā kā jāmeklē tās iespējas, kur tas puika izaugs. Protams, nevienmēr visi izaug, jo, zini, atbraucot uz galvaspilsētu vai uz Rīgu, tad arī te ir savas problēmas. Ja, vai viņš spēj bet tu agri vai vēl tāpat ar tām problēmām saskarsies. Viņas vai tev uzvarēs vai neuzvarēs? Viennozīmīgi. Vienkārši jautājums ir, cik ātri tev viņas ietekmē. Ja, un tad es gribētu ticēt, ka arī, arī pat šo sezonu visas iespējas ir ar jaunu izveidoto ekscelences centru kaut vai šos talantus veiksmīgi jau pieslēgt. Nevis uzreiz atdot. Pieslēgt šim tā kā sauksim to par projektu,
Ja, un tajā pašā laikā tad, darīt visu, atbalstīt to, lai tas jaunietis, lai tas talants jau apbružājās. Ja, un tad arī teikšu, viņam būs tā kā lēnām papilnāts tas, ja, iedot jau kaut kādu citu līmeņu treniņu, cita vide, citi komandas biedri. Es gribētu ticēt, ka tuvāko laikā, vai viņš būs beidzis 9. klasi vai arī vidusskolu, viņš būs jau iepazins to vidu un saprast to, vai viņš grib to vai negrib. Es domāju, ka tas agrāk arī nebija, jo agrāk mēs zinām, ka visi šie... Bija Valtera basketbola skola. Jā, mūsu šie pieminēti arī, principā tas projekts bija līdzīgs, ar līdzīgu domu. Nākamais arī, es teikšu, sākumā, ka veiksmes tās bija VF skolas izveide. Jā, arī super līdzīgs projekts. Arī, diemžēl, apstājās pie finansējuma, ja tajā laikā, jo, paši mēs zinām, treneri, ja mēs gribam, mums ir jāalgo, ja, un ja tajā brīdī arī šeit ir sarežģījuma pašvaldība, ja, tad uz sponsoru pleciem tas nav ilglaicīgs projekts. Tāpēc mēs ļoti ceram, ka šis ir atkal tāds nākamais, tāds, kā saka, atgriezta jau kaut kāda teorija, kā audzināt talantus, un es gribētu ticēt, ka tuvākā nākotne jauniem talantiem būs iespējams tā kā vairāk pieejama sevis izaudzināšanā. Labākā spēle Baronas sastāvā, vai es pieļauju, ka droši vien VPASK var būt čempionu sezonu? Divas var nosaukt. Ja? Viena, teiksim, tā labākā spēle, ja man prasa individuāli, tur pēc statiem, tur pēc tā, tad noteikti pie Baronu. Kā tagad atceros, man liekas, tieši ar Mārtiņu Gulbi jau pie stūres. Tajā saucamajā viņa tajā 2. gadā mēs sākām kopā LBL2 pret Valmieru. Man liekas, man arī tas bija tas augstākais, ko bija Baltijas līgā iemetis, bija 27 punktu. Mēs tiešām labi nospēlējām. Mums Igors Miglnieks bija asistents, un pēc spēles arī Igors ienāca, viņš teica, ja kādām vajag uzslaust, tad mūsu kapteinim Salvam Vētram šodien uzslaust. Bet arī ne tikai par to scoringu, bet tāda emocionāla, ka mēs tiešām tur salauzām, aizgājām, vinējām. Tas tāds uzreiz tādā atmiņā paliekoši. Bet, ja tu man teikt, tā otra ir, teiksim, tā, kur nav svarīgs šis starts, ja, tad labākā spēle noteikti ASK Rīga pret Lietuvas Rites, Arēna Rīga. Es gribētu teikt, ka tas bija diezgan agrs sezonas sākums. Nebija vēl ieskries, uz Arēnu vēl nenāca 5-6 tūkstoši. Teiksim tā, kaut kādi nepilni 2 iespējams. Un Kērtis Milečs mūsu sastāvā un iemet bazarīti. Ja. No -1 ieliek bazarīti, mēs vinam +1. Un arī tajā spēlēs nospēlēt plus 5 minūtes. Statos neko, bet arī tā Butauta uzsacība bija milzīga. Tāpēc man Ramons Butauts tā cer, kā saka, pret cieņu milzīgi pret viņu, gan pret treneri, gan pret cilvēku. Tādēļ šis bija mačs, kas arī salauz to ASK stāstu, uz to veiksmes stāstu. Ja, kad sāk nākt skatītāji, bija tās uzvaras, bija reku highlighters komandā, ja, bija tāds, arī tas viss, tas, kas tajā sezonā bija ap to ASK, tas bija tāds arī, žēl, ka nenoturējās pāris gadus vai ilgāk, ja, bet tā sezona bija tāda neaizmirstama, un tieši šī spēle ir arī atmiņā paliekoša. Tev nav pašam tāda škrobi nedaudz pats. Es tik daudz gadus tajā Baronā, un tai īsajā nosacīta brīdī, kad es nebiju, viņi ņem un izcīna visu to savu zelta sezonu nospēlē. Man bija tāds interesants stāsts par to Baronu arī, jo tomēr es sāku tajos 18 gados ar Baronu, 3 gadus biju nospēlējis, ja. Es sapratu to, ka Gundars Vētra ir projām. Ja, tajā brīdī Ainārs Bagātskis atnāca uz sāka sezonu. Ja, arī ļoti veiksmīgi. Arī mums tāda savu sadarbība, kas saka, bija ļoti saskaņota un uzticama. Un pavasarī viņš pameta, ja, uz Žalgiris. Pilnīgi visu cieņu, bet, respektīvi, ar tā treneru uzticību pazuda. Un tajā brīdī nāca Jānis Zeltiņš, un līdz ar to sākās tie izšķirošie mači, kur loģiski mūsu jaunos tā bišķi tālāk. Un tad es jūtu tā, ka es negribu tur. Es gribu spēlēt, ja man tas vecums ir, tikko tomēr arī tur no izlases atgriezies, ja tur starta 5. gājis un sakot, tu uzskatu sevi par jau kā saka, izaugušu basketbolistu. Un tad bija tas stāsts, kad tas tieši ASK jau bija pārtaps arī no tā ASK, pat ne juniori, bet viņi pirms tam sezonu spēlēja arī, man liekas, 2. līgā, viņiem bija jāiziet tas ceļš. Un tad arī bija tas... Tur nebija Rīga 2000? Bija Rīga 2000, pēc tam bija kaut kādā veidā. Bet tā bija ļoti īsa hierarhija, tur pēc 1-2 gadi bija. Un tad jau ASK arī tajā vasarā jau visi musīši bija uzaudzēti. Un kā tagad atceros, arī tikos ar Butautu, ar Aivu Otorsonu, kas bija ap to komandu. Un galvārds bija Guntim Šenhofam, kas bija mans sportskolas direktors. Ja, kuru tāda liela cieņa ir manā tajā basketbola karjerā. Ja, tad bija tie vārdi, kad Eku nāca. Un principā pats galvenais tam pāri visām bija arī finanses. Spēlēt prot daudz,
Laukumā visu izšķir detaļas un nianses. Katrā uzbrukumā, katrā aizsardzībā. Jo augstākā līmenī tu spēlē, jo likmes un prasības ir augstākas. Mēs strādājam dienu no dienas, gadu no gada, lai slīpētu katru sadarbību, saspēli un metienu. Tikai tāpēc mēs uzvaram. Rietumbanka. Kvalitāte nekad nav nejaušība. Divos vārdos pavisam ieskicēju, kas būs tas ekscelences centrs. Mēs esam gana daudz dzirdējuši, bet kas ir tā pamatlieta? Tātad viņi sabrauc kopā uz sabraukumiem, nosacītiem tādiem tā kā treniņu nometnēm? Nē, jau ir, tas bija sākumā, tieši pēc Covid jau, kad izveidots, bija principā tāds reģiona izlašu princips, ja, ka tikai atrodot šīs kaut kādas oktobra brīvdienas bērni, ja, decembra brīvdienas, pēc tam arī pavasara brīvdienas, ja, tad tajos logos tikai savācās, ja, kas, Okay, tā nebūs. Jā, tas arī būs, tas būs papildus. Jā, bet šajā brīdī, principā, ekscelences centrs ir izveidots jau ikdienišu treniņu procesu. Principā katru dienu, es nemācēšu precīzi pateikt, cik ir fiziskie un cik ir tieši basīts. Ja, tad, principā, tas ir katru dienu veidots projekts. Ir uzaicināti pārsvarā 2010. 2009. Man šķiet, ka kāds ir 2008. gads ar domu tādu, ka pēc iespējas biežāk trenēties, pēc iespējas biežāk būt kopā, ja tajā pašā laikā kopā jau tiešām ar augstu līmeņu fiziskajiem treneriem. Ja? Šajā brīdī Ivars Ikstens ir pieslēgts. Ja? Un tad paralēli spēlēt Ramarena Nacionālā basketbola līgā. Kad, principā, brīvdienās ir spēles. Un tas nākamais pluss ir arī, ka tas ir, tā kā es pirmīt minēju, vienojoties ar sporta skolu. Ja? Tas nav tā, ka atņem bērnu un tagad viņš spēlē tikai tur. Bet vienojoties ar treneri, kuras dienas viņš var, tiešām sastādot labu plānu, principā sezonas plānu, ne tikai tur nedēļas plānu, un tajā brīdī tad izvērtēt to. Un šo komandu trenē Edijs Šlesers, ja, kas arī ar jauniešiem šajā brīdī ir sasniedzis šo rezultātu, kur man arī liek domāt, ka ir īstajās rokās, ja, šie jaunieši. Un tad es gribu ticēt, ka arī šī Ramarena Nacionālā basketbola līga ir tā vieta, kur šiem jauniešiem būtu jāsāk 16 gados jau spēlēt. Tas projekts, kur izlase ir spēlējusi kopā, man šķiet, tas bija pirms viena no čempionātiem arī, vai ne? Es pat vēl precīzāk nepateikšu, bet bija arī vēl Nikolai Mazura laikā, kad bija šī basketbola akadēmija tajā brīdī, viņi saucās, ja, kad arī tā laika, principā arī 4. vietas ieguvēja, ja, kas bija Eiropas čempionātā, ja, kad, tas ir tā ticība, ka tie projekti bija tā kā rezultātu devoši, taču īslaicīgi. Ja, tad gribētu ticēt, ka šis būs tāds ilglaicīgs projekts, un to mēs varēsim iespējams redzēt nākotnē. Gan jau, ka jūs esat par to domājuši, un izsevišķi, ja tur ir Ikstens vēl klāt, es domāju, viņš par to nepārtraukti domā, kā panākt to, lai viņi nepārtrenējās. Jo atceries, mums bija tāda melnā strīpa ar krustenisko saišu traumām, kur tas viss paraustīja plecus un teica, visi ir pārtrenējušies, acīm redzot, un tā ir tāda tipiska trauma pie tā, jo pats atceries, kā kādreiz Jaunens basketbola līgā tu nospēlē pie saviem gadiem, tad labākie spēlē pie nākamajiem, un pavisam labākie vēl pie vecākiem spēlē, un beigās tev to spēļu ir tik daudz, tāpat arī treniņi, tu notrenējies pie saviem, tas paliek vēl arī pie vecākiem trenēties. Notrenējas divtik, jā. Jā, Edgar, tu tagad pieminēji tādu klasisku stāstu, kā ir bijis agrāk, vai ne? Taču es tiešām ticu, un cik man ir informācija, un cik es pats tajā esmu iesaistīts, tāpēc, ka man, kā jau pieminēju, man pašam puika aug tajā vecumā, tad saistībā ar šo projektu ir tas stāsts, ka tas tiešām tiek plānots. Un, piemēram, es zinu to, ka, piemēram, ja viņiem ir spēle, tad nākamā dienā viņiem nekad nebūs basketbola treniņš. Jā, taču mēs zinām, kādreiz bija nedēļa pēc kārtas nospēlē, vai tur viena nedēļas nogala pa eibulu nobraukā ar, 5-6 spēlēm, jā, un tu aizies pirmdienā, un tev pirmdienā atkal basīts. Ja, tā kā es gribu ticēt, ka tā profesionālā pieeja noteikti ir tāda, kāda viņa nav nekad bijusi. Ja, un tad atkal tas nākamais, tas veiksmes stāsts. Ja, es gribu ticēt, ka tā zinātne tiešām aug līdzi, un šie jaunieši arī aug līdzi mūsu treneru zināšanā. Ja, tādēļ šī ir tā lieta, tā kā es saku, tā veselība ir arī tev talants. Ja, un tad es gribu ticēt, ka veicot testus, ja, sekojot līdz šiem jauniešiem, tad arī tam spēlēm, ja, tad tiek sekots līdzi un gal galā arī
piemēram, līga nolikums paredz, cik jaunieci drīkst nospēlēt spēles. Gaidīsim un skatīsimies uz rezultātiem. Tas noteikti būs ļoti interesanti. Bet paceļamies līmeni augstāk uz Latvijas-Igaunijas līgu, piemēram. Kā tev liekas, kāds tur šobrīd ir līmenis? Tu saki, ok, jaunieši varbūt ir tehniskāki nekā tavā laikā, ja? Bet tur mūsu paudzes, atļaušos tā teikt, ja? Bija varbūt fiziski spēcīgāk. Kas šobrīd notiek un kāds ir basketbola līmenis Latvijas-Igaunijas līgā? Es gribētu teikt, ka šis līmenis ir stabili labs. Kāpēc stabili labs? Tāpēc arī pie šī brīža, piemēram, situācijas, ja, kad rekur izlasēji ir FIBA loks, ja, un tomēr nevar atbraukt it kā labākie. Ja, bet tajā pašā laikā, ja mēs paskaitām, cik tie labākie nav atbraukuši, viņi nav daudz. Un šeit mēs redzam, ka izjūt pēc Beļģijas sastāvā, principā kandidātu lokā ir 8 Latvijas-Igaunijas klubu spēlētāji. Ja, tādēļ es gribu ticēt, ka šī līga tiešām ir tāda, jau parādījusi tādu savu stabilitāti un savu tādu, teiksim tā, rokrakstu. Ja, mēs redzam treneri, ja, kas tomēr tādi paši Jānis Gailīts, ja, kad arī pēc tiešām daudz gadiem un labas skolas VF Rīgā, ja, tad šajā brīdī es viņam novēlu gan šobrīd Vācijā, kā saka, sasniegt nebijušas augstumus, tajā pašā laikā, iespējams, nākotnē varbūt trenēt Latvijas izlasi, jo mēs redzējām, pret Beļģiju bija kā saka, pārliecība, ja, ka treneris ir savā vietā un kad viņa tas spēks ir milzīgs. Ja, un tad izejot vēl no pārējiem klubiem, tad man tas prieks arī, ka no pārējiem klubiem arī izlasē ir savi džeki, ja, kas ir tiešām, kas pierāda to, ka viņi šajā līgā spēlējot, var spēlēt Latvijas izlasē. Tu esi nospēlējis pie leģendāriem treneriem, es gribētu tādā Latvijas mērogā, gribētu teikt, ilgāk vai mazāk laiku. Kā tas bija, tas brīdis? Es vienmēr esmu domājis, kas notika Baronā, kad šī brīža VF galvenais treneris Gulbis sāk savu treneru karjeru. Cik viņam bija gadi? Es negribu samalot 23, 24. Un tu trenē vienu no valsts labākajām komandām tajā brīdī. Tev asistenti ir Igors Miglnieks un Ainārs Zvirgzniņš. Tavs vecākais brālis ir viens no komandas līderiem. Un vēl ir pilns ar džekiem, kur skaidrs, ka visi ir vecāki par tevi. Nevis tāpēc, ka viņi ir kaut kādi veterāni, bet tāpēc, ka tu esi vienkārši superjauns. Kas tajā brīdī, kad jūs uzzinājāt, ka būs vispār šāds modelis, spēlētāji taču kaut ko runā ģērbtuvē? Man pašam tāds sanāks stāsts vispār, teiksim tā, par Gulbi ģimeni kā tādu. Mēs esam tiešām ilgāku laiku pazīstami, arī ģimeniski. Ja? Un tajā brīdī es atceros, kad arī es jau pieminēju, ja, kas bija tā kā nometies no basīša, es jau sāku principā strādāt. Tieši tajā gadā Barons izlēma spēlēt 2. līgā. Sezonu sākām, man ideāli, teiksim tā, gan motivācijai, gan disciplīnai, ja, pēc darba aiziet uzspēlēt basību, ideāli vēl par to saņemt naudu, kā saka, viss kārtībā. Un sezonu sākām ar Edgara Teteri, un tajā pussezonā es saprotu to, ka viss tādā pašplūsmā iet, it kā mēs labi spēlētāji, tur trenējamies ar jaunajiem, bet tādā vispār neiespringstot uz basīti. Tad bija kaut kāds tāds neveiksmīgāks mačs, mēs nezaudējām, bet vienkārši tāds neveiksmīgāks. Ivo Zona man jautā par Mārtiņu, klausies, mums vajadzētu tur asistentu kaut ko. Es saku, viennozīmīgi vajadzētu, un tad arī par cik pazīstam bijām. Tad nākamajā dienā Mārtiņš klāt, un tā kā tie pirmie treniņi sākās, un tā kā viņš ir kaut kāds padomiņš, tur hops kaut ko, un saprot to, ka, man liekas, bet viņš kaut ko tā kā saprot un kaut ko tādu labi pasaka. Es negribu samelot, pagāja mēnesis, kad Mārtiņam viss, kā saka, tu esi galvenais treneris. Kā tagad atceros, aizjām spēli, jau bija tāds, man liekas, kaut kāds tāds bišķi, neteiksim, pavasars, bet tāds kaut kāds silts laiks un grūti saņemt. Kā tu zini, ka mēs tur esam pārāk, vinēsim, bet sēžam tajā ģērbtuvē un sapulce. Sēžam, tā kā sapulce sākās, klausos, tā kā mēģinu kaut ko savākties, motivēt sevi. Beidzās tā saruna, es pilnīgi tāds, tā uzruna bija tāda, ka tur es pastos tur uz Kristapu Melnbāru, tur uz Mišu Lebovicku, mēs tur visu tā, šis bija kaut kas tāds emocionāli, spēcīgi, uzmundrinoši tā, ka
Nu, tā tas aizgāja. Un tad tā sezona beidzās tajā 2. līgā. Mēs uzvarējām. Un jau nākamajā sezonā es sapratu arī, ka viņa talants ir tāds, ka pirmkārt saprot bāzi tā, ka līdz kaulam tajā vecumā. Otrs plus tas, ka katrā spēlētājā redz tādas stiprās puses, un tad visu to stipro kā tāds Lego klucīšs liek kopā. Un, protams, viņam Igors Milnieks bija asistents, kas, manuprāt, bija izcils asistents. Tādā ziņā, ka viņš padomus pasniedz, nevis tā kā tur pušingoja, kaut kādā veidā tā kā mēģināja, nezinu, kā citreiz otrie treneri, kad ir dažādi stāsti dzirdēt. Un tad Ainārs Zirdziņš pievienojās uz pavasari, un tad es jūtu, ka viņš ir bišķiņ tā kā tāds apjuts. Jā, to pavasari. Par daudz to padomu bija? Tā kā tur bija tāda situācija, pat, kad Igors jau pat saprata, ka tas viens padoms viņam būtu zelta vērtīgāks nekā tur vēl 2, 3. Ja, un tad bija tāds karusels un saprata, ka Mārtiņš ar tā kā, viņam tas spiediens tā kā pa daudz un kad viņš vairs to savu tā kā, sāk zaudēt, kad viņš nezaudē, bet tā kā sāk. Ja, un tad tā bija sezona, tā sezonas beigas bija tāds tā vairāk pārdomājuši, domāju, ka to milzīgāko motivāciju iedeutās, ka viņš būs pats par sevi, viņš pats zina basīt un viņam pārliecība būs tā kā visai dzīvē. Tā kā par Mārtiņu Gulbu tiešām es varu tikai pateikt labāko un noteikti es varu pieminēt arī, ka tajā gadā, kad viņa brālis spēlēja, ja, tad nebija nekāda respekta pret viņu, ka tu mēs brālis vai ko. Jā, viņš tajā brīdī bija tur līderis, bet tāpat viņš bija prasīgs. Un līdzīgi es redzu, kaut kā šo sezonu arī. Kad nekas nav mainījies. Kad nekas nav mainījies. Gadi tikai ir cik pagājuši? Es teiktu, kad 16 vismaz. Kāpēc Latvijā nav vairāk basketbola klubu? Mums tomēr taču ir tradīcijas, kur tu pats vari apliecināt, ka Jelgavā var ļoti labi, kā saka, klubs eksistēt un būt mums tevis nosauktais kaut vai policijas klubs, kas kā tāds piemērs, bet tā pati Jēkabpils, Jūrmala, Roja, kur dzīvo tik daudz cilvēku, apmēram kā 2 Daugavas sportnami, kopā, bet tur bija basketbola komanda, kas spēlēja un labi spēlēja. Andris Kivičs tur spēlēja. Vairāk vēl tur leģendāri cilvēki, protams. Vai ne? Arī Sāns Valters iesvētīja šo zāli. Mēs zinām, basketbolu apskatu mēs skatījāmies pareizi. Ja? Kā saka, kad reklāmas baners neizturēja rokai paveicās. Tur bija tāda krievu ruleta nosacīta. Tais trepēs būs pa vidu tas caurums, kur ir reklāmas baners vai tur būs kāpslis. Un paveicās trāpīt uz caurumu. Es domāju, ka Saņi pēc tam tikai to aptvēra, kas varēja notikt. Iespējams, kad šo ruletē uzkrist uz sarkanā. Ja? Bet teikšu tev tā, Edgar, kad man tā vēlme lielākā būdams šeit Latvijas basketbola savienībā un vadot līgas ir tāds divas medaļas puses. Ja. Tas sliktākais ir tas, ka es negribu piedzīvot to, ka kāds basketbola stāsts beidzās. Tev pieminēta arī Roja. Pagājušo sezonu aizdevums Nacionālajā basketbola līgā, sadarbinojas Reģionālajā basketbola līgā, spēlē finālā, labi spēlē tiešām visu sezonu un zaudēja. Respektīvi izcīnīja sudraba medaļas. Šogad viņi vairs nav. Ja, tad vēl viens stāsts arī par reģionālo līgu. Ja, kad... bet tā ir nauda, ja? Kur tur beidzās. Jeb entuziasms, jeb viņi savu Zini kā, to basīt nospēlē, ejam varbūt kaut kādu florbolu raujam tagad, ja? Sarunā Džeki savā starpā. Netekš droši vien. Netekš, bet tā ir nauda. Tā ir nauda, un mēs zinām pašvaldību prioritātes. Ja, mēs zinām, ka viena pašvaldība, piemēram, šajā gadījumā arī Talsos, ja, nevar iespējams uzturēt 3 klubus. Ja. Tādēļ droši vien prioritīvi tiek izvērtēti kaut kādi teiksim, tā šie līmeņi, kuros pilsētai spēlēt. Ja, un es gribēju teikt, ka šeit ir tas neveiksmes stāsts, ka ir tā savstarpējā konkurence. Ja, un, ja šis entuziasms ir, bet nav teiksim, tas pamatvērtība, ko es pieminēju par šo pašvaldību, ja, tad es gribētu ticēt arī, ka novada sponsoriem arī droši vien, ka tās rokas teiksim, tā neceļās augstāk celt un priecāties par to. Ja, tā kā tas ir tas sliktais stāsts, ja, kas ir tā kā žēl dzirdēt un protams, gribās tam sekot līdzi un saprast to un tad tīri reāli izvērtēt, ja, kas ir pie tā vainīgs un ko es kā līgas vadītājs varu darīt. Ja, bet tā labā puse ir viennozīmīgi redzot, kā līga aug, kā aug skatītāju skaits, ja, ka tomēr tās ažiotāža
īpaši starp Latvijas klubiem, kas spēlē, viņi ir milzīgi, es teiktu, īpaši šo sezonu, jo principā visi skaitļi, kas ir ar skatītājiem šajā es neteikšu vēl pussezonu, vēl tomēr uz mēnesi jāspēlē, ir krietni auguši. Ja, tā kā ar datiem es nākšu ārā, teiksim, tā gada beigās, bet tas ir tas, kas milzīgu prieku rāda, un vēl milzu prieku rāda aizbraucot uz Latvijas-Igaunijas līgas spēlēm vai aizejot šajā gadījumā, ja, Rīgā. Milzīgs prieks par klubiem, kad paši iesaistās ar tādu milzīgu un pārdomātu tādu programmu, ja, tādu pašatdevi, ja, tieši saviem sponsoriem, ja, skatītājiem. Un es gribu ticēt pie šāda tāda nepacietīga darba. Ja, tad es gribētu ticēt, ka šī sezona būs tāda neaizmirstama, un es ļoti, ļoti gaidu pavasari. Es pateikšu ritīgi nepopulāru viedokli, bet man šķiet, tas darbs ar sponsoriem zināmā mērā ir sekas arī tam, kā mainījās tie sponsorēšanas noteikumi. Šobrīd, ja kāds iedod naudu, viņš grib arī atdevi tam reāli kaut kādu. Tas nav kā agrāk. Protams, ka bija daudz vienkāršāk tikt pie tās naudas. Bet tam sponsoram bija tāds, vienalga, vai es to samaksāju valsts budžetā, vai iedod rekur jums. Jūs tur forši džeki, man patīk tas basīts. Atmet man kādu biļeti, viss būs super. Un turklāt tie jau taču bija pat vispār ziedojumi, par kuriem nemaz tu nevarēji neko saņemt atpakaļ. Ja? Līdz ar to visi tādā apātijā nedaudz iegāja, kā vieglāk to izdarīt, nevis kā labāk. Un tajā brīdī, kad tas likums tika pieņemts, mēs faktiski no tādas nulles sākām, jo neviens nezināja, kā tad ar to sponsoru ir jāstrādā, ko tad mēs te vēl varētu izdarīt, lai būtu varbūt labāk par konkurentiem, un kāds cits gribētu mums dot naudu. Lai kā tas skanētu, tas likums ir kaut ko labu arī izdarījis un licis proti domāt un būt radošākiem. Tas, ka kopumā naudas ir mazāk, bet to jau nav runa. Skaidrs, ka mazāk un tas kaut kā ir jāatrisina. Precīzi, Edgar, tieši tā kā tu saki, ka tas bija tāds tā kā sprunguls, teiksim, tās spieķos ielikts, ja? Bet loģiski, ka pāris vai vienā, vai divās, vai trijās, vai pāris sezonās to tam nevar uzreiz adaptēties un uzreiz saprast, kā darīt. Un loģiski, ka tas viss, principā, mūsdienās balstās uz tādu, es teiktu, tā kā labdarību, uz tādiem atkal pieminēšu fanātus, ja, kas tiešām mīl basketbolu un ir gatavi tā kā sniegt. Un protams, katram šim tam mārketinga gājienam, loģiski, ka ir vajadzīgs kaut kāds saucamais tas backgrounds, kā viņš to apakaļ dabūs, ja, vai tas ir ar kaut kādu veidu, tur, pieņemsim, tirdzniecības vietu, ja, kur pēc tam tev visi tie skatītāji, apmēram, vai aizies paēst, vai aizies tur iepirkties, vai tas kā viens no veidiem. Ja. Bet, ja mūsdienās, teiksim, tā būtu šie vecie, teiksim, tā noteikumi ar to, ka jebkurš ziedotājs, kuru naudu tāpatās tiek maksāt valstī, ja, tomēr no valsts tiek saņemta atpakaļ par šo labo darbu, ja, tad es gribētu ticēt, ka sports no tā nebūtu zaudētājs viennozīmīgi. Jā, gudras mārketinga grāmatas saka vēl arī, ka ir jārēķinās, ja tu ieguldi summu X, piemēram, kādas komandas sponsorēšanā, tad tikpat lielai summai tev vajadzētu būt to savu aktivitāšu radīšanai, par ko šķiet arī daudz nepadomā. Viņi liekas, kā, es iedevu tagad kādam klubam 100 000, viņi uzlika man uz krekla, bet es tādu reāli atdevu no tā nejūtu. Ja pats uzņēmums nepadomā, kā tu to vari pēc tam kapitalizēt, tad jau nekas arī nenotiks. Un, tas arī man šķiet šobrīd sāk notikt lēnām. Jā, tas ir tas, ko es minēju par to klubu iesaisti, ja, šo partneru atrādīšanā. Un tas viennozīmīgi ir ticēt tāpatās vairāk vai mazāk strādā. Ja, jo tik un tā, kad tā kā tu mini, iedodot un tā kā pat nesaņemot, ja, bez komunikācijas vai ko tādu, tur ilgtermiņā nekas nenotiks. Ja. Taču es gribu tiešām ticēt arī varbūt tāds, es vienmēr arī, piemēram, šobrīd aizēju uz izlases spēlēm arēnā, ja, tā kā jau pat mazāk varbūt to pašu basītu vērodams, ja, kā tieši to organizatorisko stāstu, ja, tad es teiktu godīgi, ja, pieksim, katru spēli šādi ieguldījumi būtu, ja, tad, tas nāktu tikai par labu, ja, gan skatītājiem, gan pašam sponsoram. Un te ir noteikti, protams, ka es gribētu teikt, ka arī pašam tam devējam ir kaut kādā veidā jābūt ar savu iniciatīvu, ar savu aktivitāti, ja, jo zinot to arī to darbinieku kapacitāti vai to klubu iespējas, ja,
Tas ir tāds liels aparāts. Un paši mēs zinām, cik mums klubos ir šie darbinieki. Ja? Kaut es pieminēšu arī pirms šīs sezonas pāris Latvijas klubiem pat nebija tāds mārketinga budžets, ko viņš ir speciāli saprot. No šī sponsora man jādod, tas man būs mārketinga budžets. Ja, tad tas ir tas atkal, ko es atkārtošos, ka šogad šādas info vispār nav, un tāpēc man ir tas par to milzīgs prieks. Jā, ja mēs padomājam, mēs jau tādus īsti tādus laikus nemaz neesam piedzīvojuši, kā Kaunijā, kur Žalgiris veda regulāri pilnu arēnu. Tad, kad viņiem bija tā mazā arēna, tas varbūt savādāk, bet tagad viņi veda pilnu lielo arēnu. Un tev regulāri ir tie basketbola svētki tādā sezonas garumā. Tā ir vēsture, tā ir kultūra. Ja, es domāju, tik un tā. Mēs vienmēr varam tiekties pēc tāda Lietuvas basketbola, ja, bet pieminot Kauņu Žalgiri, ja, tad principā arī, izejot no viņu tādā regulāra čempionāta mājas spēlēm, ja, principā viņiem pēdējās sezonas parasti ir tas sākums bijis veiksmīgāks, ja, tad loģiski viņiem principā uz 95% ir bijis soldauts. Ja, tāds pāris sezonas atpakaļ, ka viņiem neaizgāja, tad loģiski viņi pat arī sāk uzreiz biļešu cenas samazināt, bet arī respektīvi strādā pie tā, lai visu laiku noturētu to skatītāju skaitu. Bet tas ir aktīvais mārketings tajā brīdī, kā precīzi, bet Edgar, tā ir Eirolīga. Ja mēs ņemam LKL, ja, kas ir Lietuvas basketbola līga, tad viņiem vidējais skatītāju skaits ir 4500. Tagad mēs varam saprast, tas ir daudz vai tas ir maz. Ja mēs zinām, ka viņi spēlē ar ritām, ar vilkiem, ja, kā ar tie paši derbiji, kur ir gan tuvu soldautam, ja, tad ir tas stāsts, kas notiek, kad viņi spēlē ar mažēķiem, ar šauļiem. Ja, tad it kā mēs ņemam pa piemēru, ja, bet arī acīm redzot, kad tie griezti ir tādi, kad nav tie griezti sasniegti. Bet laikam jau naivi būtu domāt, ka kāpēc, lai tie cilvēki Kaunijā iet uz spēli, kur tev ir 99,99% skaidrs, ka Žalgiris uzvarēs turklāt, varbūt spēlējot pat ar otro sastāvu, un tai pretinieku komandā nav neviens baigi, ko tu gribi redzēt kaut kāda jaunā superzvaigzne. Ja? Kā to spēli pārdot, arī Leiši redz nav izdomājuši. Tas tiesa, bet es tiešām gribu ticēt arī, ka tomēr Lietuvā gan iedzīvotāju skaits, ja, gan basketbolistu skaits, gan basketbola komandu skaits ir, es teiktu tā, ka 10 reizes lielāks nekā Latvijā. Iedzīvotāju skaits varbūt ne. Es atvainojos, iedzīvotāju skaits ir, tikai par nepilnu miljonu. Mazāk par Rīgu. Jā, viennozīmīgi, jā, bet tomēr Lietuva kā tāda, jo paši mēs zinām, cik brauc Igauni, cik brauc latvieši, cik brauc arī no reģioniem uz Eirolīgas spēlēm. Ja? Labi, bet ko tad tu saki? Liels LKL cipars, tie 4000 vai mazs? Es teiktu priekš Žalgiru, mazs priekš Žalgiru. Bet, protams, atkal nākamais tas viņu pienesums ir izbraucot ārā no Kaunas. Aizbraucot uz Klaipēdu, aizbraucot uz Paņevežu, tad te ir atkal tas, ko saņem tās reģiona komandas saucamās. Ja. Tāpēc arī es gribētu ticēt, ka loģiski, ka iespējams arī Kaunijā skatītājs ir izlutināts. Ja, kad viņš aiziet uz Eirolīgu, loģiski viņš neies pēc tam tur, vai arī tīri finanses varbūt neatļauj, ja tajā mēnesī aiziet uz 4 spēlēm. Ja. Bet tas, ko es gribētu pieminēt arī, ka šis mārketinga, tās iespējas, acīm redzot, viņiem ir vēl lielāks. Man jau liekas, tādās veselīgās attiecībās, jau kādas šīs ir drīzāk otrādāk, ka tev ir nevis kaut kāds atlaides, bet no tevis prasa vēl vairāk. Viennozīmīgi. Un tur ir tā atgriezeniskā saitība no Mārka. Viņš saprot to, ka tas nav mans brālis vai kas, bet ir cilvēks, kas saprot basketbolu, kam es uzticos droši vien. Un tad, tas arī tas spēlētājs stāsts arī, kā tu to treneru uztver un par ko tu esi gatavs iet tajā kaujā. Ja? Bet, zini kā, par Baronu, tas atkal ir tas fanātisma piemērs. Ivo Zone varēja arī neuzturēt tādu klubu. Viņam pašam patīk basīts. Viņš, nezinu vai joprojām, bet agrāk tur trešdienās vai otrdienās, kas tās bija par dienām, tur spēlēja viņi visi. Cvaņķis tur spēlēja, viņš spēlēja un pieļauju, ka daudz no tiem, kas tai autobusā brauc, tai pirmajā stāvā. Ja? Un kas ir forši? Tad tu dari to, kas tev patīk. Un tad viņš gribēja izdzīvot to, kā es saprotu, to savu sapni caur savu dēlu. Cik daudz jūs jutāt, ka tā ir komanda, kur viss tika darīts vislabākais, lai Zoni juniors sasniegtu
iespējams kādas basketbola augstums, kas ir man kā tēvam ļoti, ļoti saprotams. Es domāju, ka tev arī tu darītu visu iespējamo, lai tavam dēlam būtu labāk. Bet idejiski, jā. Es tā teiksim tā, izejot un izdzīvot arī tos gadus, loģiski, kad Ivo bija arī teiksim, tāds maksimālists, ja, un tos rezultātus bija sasniedzis. Tajā brīdī tas mazais mīnus varbūt bija atkal kaut kā tā ekonomiskā situācija, kur viņš īsti to komandu, es pat teiktu, nespēja, bet kur viņam īsti vairs arī nevis neuticējās, bet nebija iespējas, respektīvi, kaut ko papildus dabūt. Ja, tajā laikā, kā tagad atceros, banka sektors samazināja vispār to basketbolu. Ja. Mēs zinām, kas notika ar Latvijas dzelzceļu. Ja. Un tad līdz ar to viņš tā kā viens pats palika. Ja. Un, protams, viņš ar to savu mīlestību un visu to darīja. Un es teiktu, loģiski, ka pareizi jau viņš darīja dēļ tā, ka tas dēls bija tādā vecumā, jo tas dēls jaunās līgā arī bija ļoti talantīgs. Viņš tur tiešām bija labs, bija metējs un met iekšā un labi spēlēja. Jā, bet atkal viņš bija tāds vēlāks, un respektīvi viņš nebija tam gatavs. Ja tas mūsu pieminētajā vecumā, 16, 17, ar mums tur cīnīties. Ja. Tad tas tika tā mākslīgi tā kā paaugsts caur tiem gadiem. Ja, tāpēc arī tomēr LBL2 tika spēlēts. Pēc tam atkal tādā veidā tika būvēta vairāk vai mazāk tā komanda, bet viņš bija kā viena no centrālajām figūrām viennozīmīgi. Zini, kā es pateikšu? Man liekas, var kaut kāds paralēls vilkt ar Bronī, kurš ir nonācis tajā komandā tikai tāpēc, ka tavs fāters tur ir, un tagad mēs visi skatāmies lielām acīm, domājot, ka varbūt, ja viņi tur nebūtu, tev tur arī nevajadzētu nemaz būt. Ja? Te nebija farmklubus, kur aizsūtīt, bet... Absolūti, jā, absolūti. Šie ir tie stāsti, kad... Un es neapskaužu viņu tajā situācijā. Tur psiholoģiski ir jābūt ļoti spēcīgam, lai to izturētu. Tas ir tas stāsts, kas droši vien nav tas priekš tā cilvēka pareizākais. Jo, jautājums arī, vai tas tēvs grib to laimi par sevi, vai tomēr tas bērns ir pat laimīgs savā dzīvē. Ja? Un tad šie ir tie stāsti. Tie vienmēr ir kompromisi kaut kur. Tieši tā. Mēs darām kaut ko šobrīd, lai kaut kur piedzimtu vēl kāda jauna komanda. Rekur, ir Zeļi, kas ir laikam skaidrs, ka pēdējā no tām, kas ir nākus klāt lielo komandu pulkam. Pēdējā, kas, ja tā var teikt, ir minus Skuju taku, laikam man šķiet Jūrmala, kas izbeidzās. Ko mēs darām, lai vēl kaut kas kaut kur rastos? Es teikšu tā godīgi, šobrīd principā pietrūkst arī paši, teiksim tā, organizētāji, kas to gribētu. Ja, jo principā tas, ko es varu izdarīt, tas, ko Latvijas Basketbola Savienība var izdarīt, arī pastumt, savest kopā, mēģināt. Ja, es pat neteiktu riskēt, bet vienkārši mēģināt veidot to visu. Ja, un tad pirmais ir tas, ka pietrūkst šo kadru. Ja, pietrūkst, jo arī es redzu to, ka to mākslīgi nevar uztaisīt. Tam jābūt cilvēkam, kam patīk, ja, kas arī tas mūsu piesauktie fanāti. Ja. Tādēļ es gribu ticēt, ka pie šī brīža es teiktu, ka ja mēs varam pieminēt vēl pagājušu sezonu, Prometejs ir aizgājis pa Skuju taku. Ja. Bet šajā brīdī es tik un tā redzu vairāk plusus nekā mīnus ar šo stāstu. Ja. Bet ar Prometeju piesaistīšanu? Jā. Kur tur vispār mīnus ir? Kur tur mīnus? Jā. Mums bija tāda līmeņa komanda, kas spēlē pret mūsiem. Kur ir mīnus? Mīnus tas, ka vairs nav tomēr Rīgā pietiekami labas Eirokausas spēles. Nē. Es domāju, kur ir mīnus tajā, ka Prometejs bija. Tas ir tikai plusi, manuprāt. Es nevienu mīnus nevaru vispār ierādīt. Bet varbūt tu vari pateikt kādu mīnus arī, kas no tā, ko tu redzēji. Galvenais mīnus, teikšu godīgi, bija Latvijas klubiem. Ka, piemēram, gatavojoties, tur nezinu, kaut vai Latvijas-Igaunijas līgas finālēm, saprot, ka tas Prometejs tur būs. Šajā brīdī es gribētu ticēt, ka, piemēram, kaut vai paņemot par piemēru pagājušā gada bronzas sērijas spēles starp VF un Ventspili. VF nav ticis finālā, apetīti nav. Pareizi. Ventspils ir ļoti labi nocīnījies ar Kalevu, zaudējis izbraukumā pie 2-1, un pēc 3 dienām viņam spēle arī par šo 3. vietu. Arī apetīts nav. Jā, līdz ar to, zinot to, ka tomēr vai Rīgas VF vai Ventspils būtu spēlējis tajā finālā, kur nebūtu Prometejs, es domāju, ka arī pat tā 4. vieta vai 5. vieta, kas būtu par to 3. cīnījusies, būtu izsalkusi. Un tas būtu šajā brīdī plus jau vairāk. Ja? Bet es gribētu teikt, ka šajā brīdī Latvijas klubi no tā ir ieguvuši.
Man vienīgais, kas varbūt liekas nedaudz dīvaini, ka tur tiešām neviens Latvijas spēlētājs netika pieaicināts. Man šķiet, gan no mārketinga, gan no visiem aspektiem viennozīmīgi, jā, jo es vēl nebiju teiksim, tā, saistīts ar šo teiksim, tā, ar Prometēju tajā brīdī. Bet skaidrs, ka viņi nenāk pie tevis, neprasa arī Sauli, ko mums no latviešiem vajadzētu paņemt vai iedot mums vēl kādu padomu. Tieši tā bija otrādi. Padoms ir padoms, jā, lūdzu, paņemiet vienu latvietu, vienu igaunu, vienu leitu. Kas tika paņemts? Viens leids, kurš vispār nespēlēja. Jā, tā kā, atkal stāsts par to, ka, respektīvi, es biju sapratis to, ka viņiem ir sava prioritāte tādā veidā, un kad viņus to vispār neciklēs. Viņiem mērķis ir Eirolīga, un respektīvi, mums vienalga. Mēs ejam uz to, mums ir sava mērķi, un paldies Dievam, ka mēs šeit esam, mēs šeit spēlējam. Protams, teikšu godīgi, no spēļu kalendāra bija vairāk problēmas ar viņiem, jo, pats iedomājies Eirokausa braukāšanas tur un pa Latviju, Igauniju, pēc tam pielāgot spēles, kuras nav tik viegli pielāgot. Jā, tad tas baigi atviegloja. Bet bija taču kaut kādas baumas un sarunas, ka Budī Veļņiks varētu būt viņu vietā šo sezonu. Kur mēs bijām tagad? Varbūt kaut kādi, mums ir draugi tātad Ukraiņi un Izraēļi. Kādi no tiem negribēja, nebija reāli, ka varētu spēlēt Latvijas-Igaunijas līgā šogad? Reāli pa spēlēšanu negāja runa, tāpēc, ka arī mums tas termiņš ir pietiekami agrs, 1. jūlijas, kad ir jāpiesakās. Protams, ja kaut kādu izņēmumu būtu iespēja kaut kādā veidā, īpaši pie tā, ka tas Prometējs bija izstājies, ja? Bet teikšu godīgi, ka tas bija tikai arī kaut kādā veidā telefons zvans no kaut kādiem cilvēkiem, kas kaut ko dzirdējuši. Ja? Konkrēts zvans ne man, ne ģenerālsekretāram vai arī iepriekšējam direktoram Kristapam Janičenukam nebija. Tādēļ es gribētu teikt, ka tās noteikti bija baumas, un noteikti tās baumas veidos tikai tāpēc, ka šis klubs, respektīvi, Ukraiņi nepārtraukti bija meklēšanā, kur mēs spēlēsim Eirokausu, vai mēs varam pie jums. Ja, un tādā veidā, bet tieši par regulāru spēlēšanu Latvijas-Igaunijas līgā es teiktu, ka nebija. Ja tagad tev zvana nākamās sezonas sākumā, kad vēl kalendārs nav uztaisīts, kāds saka, ka grib no šīs pieredzes vadoties, tu saki, ok, mēs izskatām, vai tu saki, pag. Noteikti saka, pag. Jā, kāds ir iemesls un kāds ir mērķis, un noteikti šis finansiālais aspekts. Jā. Bet tādēļ es nedaudz esmu šobrīd arī tāds mierīgs, jo tomēr es esmu iepazinis to, un nav tā, ka man tagad ļoti un primāri gribās to Eirokausa komandu šeit. Jā. Bet jā, atkal būs tas stāsts, kad ievērojot kaut kāds noteikums, nosacījums, jā, kaut kādā veidā vienojoties, lai ieguvēji ir visi, galvenokārt arī Latvijas klubi, jā, tad iespējams runājam kopā. Es domāju īstenībā par to situāciju, tad, kad Prometējs bija jau tik tuvu, lai iekļūtu Eirolīgā. Atceries, tur labākā komanda regulārajā čempionātā, viņi bija Eiropas kausā un pēc tam labi gāja arī viss play-offos. Arēna sāk jau pildīties, skatītāji sāk nākt, un tad tu saproti, mēs esam tik tuvu, lai Rīgā būtu Eirolīgas spēles, un tad gan ir liels jautājums. Vai tas nav tāds lāču pakalpojums, ko viņi mums izdara no vienas puses? Super, mums patīk tā komanda, tur bija atraktīvi spēlētāji, viss tur, varbūt viņi pat paņem vēl vienu to latvieti. Mēs visi kļūstam par Prometēju faniem, tiešām, kuri ved to Eirolīgu. Un tad gan, es domāju, ļoti sarežģīti kādam Latvijas klubam nopārdot sevi, sakot, mēs arī gribētu spēlēt Eirokausos zemākā līmenī nedaudz, jo mums nav tāda sponsora kā Prometējam. Vai jūs negribētu mums ar piešķirt kādu naudiņu? Jo skaidrs, ka tas spotlights, ja visas tās skatuves gaismas no tevis ir pilnīgi prom tajā brīdī. Un, mēs jau paši arī redzam, ka ar mārketingu tu vari darīt visu pareizi un tā tālāk, kā tas bija ar Rīgas Dinamo, piemēram. Bet tajā brīdī, kad tev nav uzvaras, tev ir 3 zaudējumi pēc kārtas, tu to ļoti labi redzi biļešu pārdošanā, kā viņas krītās. Šeit tas varēja būt risks, piekrīt. Viņi iekļūst Eirolīgā, baigi forši. Rīgā ir Eirolīgas spēles, bet tāpat laikā Latvijas basketbolam vai tas ir plus vai mīnus? Te gan es varbūt teikt, ka mīnus. Es teiktu, ka tas būtu diezgan trekns mīnus.
Jā, bet tieši tā kā tu saki, ja tā aizdomātos, jā, tik tālu, tad protams, mēs jebkurā gadījumā nezinām, kāda būtu tā nākotne arī pie tā stāsta. Mēs paši zinām, kas šobrīd vispār notiek ar basketbola klubu Prometēju vadību. Jā, bet viņi jau taču, kā saka, pazaudēja to interesi, tāpēc, ka nevarēja dabūt, vai ne? Ne jau tāpēc, ka pietrūkt tās naudas, bet vienkārši tu dod naudu, bet tev nesanāk vinnēt vienalga. Tā tas viss notika. Jā, bet pēc pāris mēnešiem mēs zinām to, ka tiešām tas bija jau kaut kādā veidā jau augstāka līmeņa izmeklēšana, un es tiešām gribētu ticēt, ka tas būtu slikti beidzies. Prometējs pierādīja vēlreiz to, ka ar naudu nevar uzvarēt čempionātus. Proti to pašu Eiropas kausu. Viņi ļoti gribēja, un šķiet tie resursi tur bija priekš tāda Latvijas līmeņa runājot, tevi neierobežot, vai ne? Absolūti, jā. Protams, mēs arī plus mīnus zinām, cik tās naudas tika tērēts uz tādu līmeņu. Bet noteikti man tev jāpiekrīt to, ka liela nauda nevar uzvarēt. Jā, protams, ka kaut kādā ilgtermiņā atkal tas ir iespējams, kad saglabājot kodolu. Jā, bet arī pēc pirmās sezonas mēs atceramies, ka principā pāris labākos līderus principā viņi nepagarināja. Tad reikur atkal tas stāsts, ka tev pusgads paiet, kamēr ieskrienās. Tajā brīdī vēl tur kāds nespēlē, kāds tur ir apmēram jāmeklē vietā. Un, tajā līmenī tas nav. Tev tā sezonai jābūt principā vai tā slikti jāsāk un labi jābeidz, vai visu laiku jābūt piemērīgi labi un beigās ir vēl labāk jābūt. Jā. Bet, protams, ka mēs zinām, ka kaut kāda veida liela nauda noteikti var iedot savu saucamo impaktu, kā saka, ieguldījumu tajā visā. Un kaut kādā veidā tajā līmenī droši vien bez finanses nevar spēlēt. Cik bija tas Prometēja budžets? Cik man ir zināms 6-7 miljoni. Un tās jau faktiski bija nosacīti privāts finansējums bez tur lieliem sponsoriem, vai nekas tika piesaistīts? Tas bija tas īpašnieks. Es sapratu, ka tas bija īpašnieks, bet noteikti arī bija šis kaut kāda veida sponsora, kuru principā es arī gribētu teikt, ka tagad arī uzzinot to visu, to zirnekli, kā tas viss bija, kad arī iespējams sasaistot ar šo klubu īpašnieku biznesu kā tādu. Šie sponsori bija, bet tāpat tās spēles tika translētas, un katrā ziņā tur arī šīs naudas kustējās tīrdē šīm sponsoru lietām, bet es gribētu ticēt, ka no šī visa tā budžeta ļoti liela daļa loģiski aizgāja tur algās vai kas, bet tikpat liela daļa aizgāja arī braukšanā, dzīvošanā, visur pārējā. Jā, jo bija loģiskas spekulācijas arī par viņu, ka viņi varētu tur Polijā, varētu būt Itālijā, bet tīri finansiāli, manuprāt, tik izdevīgi vai tik, teiksim tā, ērti nebūtu nekur kā Latvijā. Man liekas, Rīga viena no dārgākajām vispār Eiropas pilsētām, kur dzīvot. Bet braukšana varbūt tā avio satiksme savienojot, tas atkal varētu būt kaut kāds pluss. Viss kopā arī tas pašs, kaut vai līgas dalības maksas, vai arī jebkura veida kaut vai, teiksim, tā, zāles pieejamības. Jo es teiktu, ka uz tādu komandu skaitu, kur tas lielais skaits ir loģiski, ka kaut kādas cenas tiek runātas savādākas nekā to ar sievu aizbrauc, piemēram, un bērnu atpūsties trietā vai izbrauc kaut vai no Rīgas uz kādu viesunam. Tad es gribētu ticēt, ka tik un tā ekonomiski Latvija viņiem bija izdevīga. Cik naudas vajadzētu, kā tu teiktu, cik naudas vajadzētu, lai spēlētu Latvijas-Igaunijas līgā? Kāds tagad skatās varbūt un domā pats, Zeļu Malaču uztaisīja. Mēs taču te arī pilsētā X kaut kur pie jūras, piemēram, vai ne pie jūras, mežu ielokā. Mēs tā kā varētu savākt. Ko tu teiktu, kas ir tas naudas kaut kāds minimālais apjoms, ar ko ir jāsāk? Es teiktu, ka 300,000, ja tu vari savākt pietiekami daudz džekus, pietiekami lielu stafu, kas tev ir apkārt un nodrošināt transportu. 300,000 un 10 džeki, kas māk spēlēt basīti. Plus mīnus un plus vēl paņem 4 jaunos. Kā saka, sadarbība sporta skola, kur iedot talantiem arī apostīt gaisu un arī pietiekami kaut vai minūtes iedot. Bet tas būtu minimums arī šī brīža. Principā tās Latvijas-Igaunijas līgas tabulas lejasgals
komandas, principā ar to arī spēlē. Nu, un tad pārējās līgas, kas mums tur ir, tu saki, kur Roja pazuda, cik Rojai būtu vajadzējis, lai viņi turpinātu eksistēt? Nu, ar Roju vēl interesanti bija tas, ka tas mērķis viņiem bija arī kā finālistiem iet uz augšu, ja, uz Nacionālo līgu, jo 3. līgu uzvarēja Madona. Viņi ir izlēmuši to, ka viņiem ir savi resursi, pilnībā visi džeki ir vietējie, ka viņiem pilnībā apmienīt tas režīms, kādā viņi darbojas, kādā viņi spēlē, pats rezultāts. Tad šī vieta tika piedāvāta Rojai, ja, un tad bija tāds vasaras tas process, ja, kad tas tika darīts, tika lēmts, un protams, apstājās pie tā, ka tā finanse pat netika nodrošināta, lai turpinātu reģionālā līgā. Tāpēc es teiktu tā, ka tas minimums, ja tu man jautā, kad, lai spēlētu arī 3. līgā, ja, kas ir mums aizdevums reģionālā līga, tad es teiktu tā, ka tur iespējams no 8,000 tu vari sākt. Jo pati dalība ir, principā, tā ir licenču maksa. Ja, tā ir licenču maksa, kas ir jāsamaksā par spēlētājiem, principā, lai viņš būtu, kā saka, sistēmas spēlētājs. Ja, tad pārējais, principā, vairāk vai mazāk ir uz klubu pleciem, ja, kas ir zāle, transports. Ja, loģiski, ka ir klubi arī 3. līgā, kas maksā kaut kādu, neteiksim, kompensāciju vai atalgojumu tieši džekiem pašiem. Ja. Loģiski, arī degvielas tiek maksāts. Ja, tad te ir atkal stāsts, ka noteikti katrā tajā reģionā, es ticu, ja, kad ir kāds basketbola fanāts, kas varētu palīdzēt šo summu sekt. Ja, un tajā pašā brīdī tad, es teiktu, tā izmaksa viņa nav liela. Mēs jau skatījāmies, Jānis Blūms te ir atstājis kaut kādu savu botu pāri, kur Blūms juniors šobrīd labi aiz okeāna spēlē. Pats pieminēja Mētra juniors kopā ar Jahovičiem trenējās kaut kur un spēlē. Kas mums vēl ir tie, ja tā paskatās dinastijās? Kas tur šobrīd aug? Es gribētu ticēt, ka Bērtāna ģimene, kas saka, arī tas ģimeniskums turpinās. Ja, gan Tu labi, bet viņiem vēl nav tādi puikas, kas jau nopietni spēlē. Kas mums no tādiem, kas spēlē, ir? Man tev grūti teikt, jo arī es teikšu godīgi, to jaunas līgas basketbolu es esmu iekšā, bet arī es teiksim tā par to vienu grupu tev varu izstāstīt visu par tiem 2010. Tur visu tā, ka visu, ja, jo es neslēpšu arī, kad arī pēc Covid, ka bija tas sliktais laiks, es sapratu, ka tie mazie sportisti, viņi grib sportot. Ja, ka viņiem tas basīts ir atņemts, tad tādā veidā es pat viņus tur sāku tur uz parku dzīt, ja mēs tur sākām trenēties, tur tādā veidā. Kā sapņu komandas filmā, kur... Līdzīgi, precīzi. Ja, bet līdz ar to arī tas viņu vecums ir tāds, ka šobrīd viņi ir 14 gadīgi, ir kā tur 3-kārtēji jaunās līgas čempioni, ja, bet man tas svarīgais stāsts arī, lai viņi aug veselīgi, ja, lai noteikti viņiem mācības nekur vispār nepazūd. Ja, bet pats svarīgākais, ka viņiem nenormāli patīk basīts. Un tad līdz ar to, ja viņiem tas patīk, tad atliek tikai pastutēt uz šiem nosauktajām lietām, ja, kas nav dzīvē, nav nesvarīgas. Ja, tad es gribētu ticēt, kad viņi savus dzīves grieztus noteikti sasniegs. Kā tu skaties uz augstskolu iespējamo, varbūt lielāku iesaistīšanos? Jo man tas vienmēr ir licies tāds neizmantotais potenciāls. Lielajām augstskolām skaidrs, ka, lai teiktu viņas, ko grib, naudas ir gana daudz. Turpat arī tādos apjomos runājot par 200-300 tūkstošiem, tā nav liela nauda priekš nopietnajām augstskolām. Ir milzu potenciāls ar cilvēkiem, kurus tu vari izmantot kaut kā vēl priekš savu mārketinga, priekš, fizioterapijām un tā tālāk. Un man šķiet arī milzu iespēja izveidot tādu lojālu fanu bāzi, kas, LU to ir mēģinājuši darīt, bet man šķiet arī, kaut kā noteikti var daudz viņi labāk to vēl izdarīt, zinot, cik cilvēki mācās LU. Un atceries, mums ir bijusi turība, teiksim, augstākajā līgā arī ar savu komandu. Par kādu citu, man tagad tā grūti varbūt atcerēties. Ventspils augstskolas spēlējas vienmēr kā farmklubs zemākā līgā, bet mums ir gana daudz vēl augstskola, kas varētu spēlēt. Un
viena no pievienotajām vērtībām arī tam mācīšanās procesam, ka tu vari spēlēt. Otrs, ka tev vispār tā studenta dzīve ir kaut kā interesantāka. Tu redzi tur potenciālu? Tas, Edgars, nav noslēpums. Ja, kad, principā, arī cik es sekoju līdz basītim, ja, cik es kaut ko vispār saprotu no basketbola, ja, tad, principā, tāds studenta sports, viņš vienmēr bijis. Un pats galvenais, kad studenta sports, tev nav jāmaksā par to čalu. Principā nav jāmaksā. Ja. Loģiski, ka mūsdienās jau pat prasās, lai to čalu tā vēl motivētu, meklēt stipendijas, iespējas UTT. Iedod viņam krēslu vienkārši, lai viņš var sēdēt kādā auditorijā un klausīties. Jā, principā vēsturiski studenta sports izmaksājas vislētāk. Tas ir loģiski. Ja. Un tad tas nākamais plus vienmēr arī, cik gadus tas ir gājis un kā mēs esam pats gājis cauri, kad tā ir tā duālā karjera. Tu beidz spēlēt jaunatnes līgā. Pirmkārt, liela daļa kaut ko paši grib arī mācīties. Ja? Liela daļa, protams, vecāki tur dzēn uz priekšu, ka vajag. Ja? Bet, daži paši saprot, ka vajadzētu. Daži, bet tajā pašā brīdī tad jāsaprot to, ka es varu spēlēt basīt un studēt. Ja? Un šajā brīdī arī, teiksim tā, tā maizīte tev iespējams ir jādabūna kaut kur ģimenes lokā, ja? Bet tajā pašā laikā tu iegūst studijas, ja? Un vari spēlēt basīt, kas ir pats galvenais. Ja? Un tad tomēr Latvijā vienmēr ir bijis, ja tevs pieminētais turības stāsts arī šajā brīdī Vidzemes augstskola noteikti. Ja? Jā, Vidzemes, mana augstskola. Jā, tieši tā, redz, tās iespējas vienmēr ir bijušas. Ja? Noteikti nākamais jāpiemina, ka tas pats Latvijas universitātes es neteiktu veiksmes stāsts, bet tā realitāte, cik viņi spēlētājus ir saražojuši lieliem klubiem, vai nākamajiem klubiem, es atļaušos teikt lielie, tāpēc, ka tie, kas vairāk vai mazāk par medaļām cīnās, ja? Tad tā arī tāda augstne, ja? Ka tie studenti arī, tie izturīgākie, ja? Kas tiek galā sekmēm, kas tiek galā basīt, ja? Tiem pēc tam ir iespēja, es gribu vēl spēlēt. Ja? Un tajā pašā brīdī, es gribu ticēt, ka arī tas atalgojums ir pietiekami normāls vai pietiekami liels, lai es dzīvotu, ja? Un pelnītu no tā naudu. Ja? Bet taču šajā brīdī, ja tāds mazais trauksmes zvans arī, ko es labprāt pastāstītu, ja arī, kad, piemēram, pagājušajā gadā, Rīgas Tehniskā universitāte ir izstājusies no Latvijas basketbola līgas. Ja? Tas ir tāds, man varbūt šajā brīdī vēl tāds īsti nesaprotam tā lieta, ja? Jo tomēr pats zinu, ja, ka šī skola ir ilgus gadus bijusi, tomēr pozicionējos arī kā sportiska universitāte, ja ne tikai tehniska. Ja? Un tad es gribu ticēt arī, ka šajā brīdī Latvijas universitāte ir jāizdara viss, un mums jāizdara viss, lai šis students sports turpinātos, ja, lai universitāte turpinātu audzēt šos spēlētājus, ja, un tajā pašā laikā izglītot viņus. Bet tā ir iespēja, kā tu domā, Latvijas universitāte, ka varētu uzrunāt arī varbūt kādu vidusskolas beidzēju aiz okeāna, kur, tu varbūt atbrauc uz šejieni, tu vari spēlēt uzreiz līgā, kas ir viena no Eiropas tomēr gan atzītām līgām, un tas var būt tavs ceļš uz Eiropas basketbolu. Vai kādam spānim, kurš nav ticis kaut kur Spānijas kādā lielajā klubā, saka, rekur, tu varētu būt gana konkurētspējīgs šeit kā basketbolists, dabūs vēl izglītību un dabūs iespēju sevi parādīt. Pirmais, kas man nāk uzreiz prātā, ka Latvijas universitāte ir tomēr tāda nacionāla, tāda latviska. Labi, bet tur ir gana daudz apmaiņas studentu, kas ir. Jā, protams, un līdz ar to arī tad, domā, treniņos neviens nemācēs runāt. Ne par to, bet tieši, ka vienkārši nav tā, ka Latvijas universitātei pietrūktu kadru. Jā, šeit ir tieši pat mūsu nenosauktā Rīgas Stradiņu universitāte, ja, kur arī ir pietiekami veiksmīgi šis pat ne tikai Erasmus šīs programmas sadarbība, ja, ka tiešām brauc studenti no Vācijas. Ja, un arī ir, es zinu, ka arī vairāk pat nav izturējuši to konkurenci, lai tiktu Rīgas Stradiņu universitātēm spēlēt arī LBL2. Ja. Tad noteikti tas arī būtu veids, bet es gribētu ticēt, ka tas šeit ir vajadzīgi tā universitātes komandai, tai vadībai vai atkal tam menedžmentam vai jebkurš tas ne tikai tās komandas spēlētājs, ne tikai kas uz laukuma, bet arī ir, kas vada šo klubu, tad noteikti pie tā būtu jāstrādā. Nē, tas, protams, tas ir vēl viens, varbūt vēl viens amats, kas ir jāievieš, jo es pieņemu, atnāk tagad Gunārs Gailīts uz treniņu,
Viņš nedomā tā, kur es varētu dabūt tagad kaut kāds amerikāņus, kas ir baigi labie un gribētu braukt uz Latviju. Kur man viņiem zvanīt, kā Facebookā ielikt to reklāmu vai ko darīt? Nu, tur ir jābūt kaut kādai sistēmai. Noteikti arī to, ko mēs zinām, arī ir tomēr ļoti daudz arī paši raksta, teiksim tā, kas ir arī studenti. Tad, protams, ka tā ticība ir maza tādiem veidiem, protams, tāpēc arī šajā gadījumā es tomēr aicinu, nezinu, tur ar aģentu darbu kaut kādā veidā tur sadarboties. Ja? Bet ļoti labi ideja, Edgars. Principā šis ir tas students sports, kam noteikti Latvijā būtu jābūt. Un, ja tu vēl jautāji par šo iespēju, tad es šīs iespējas redzu vēl. Ja, jo arī teiksim, šajā brīdī arī, mēs atceramies tos labos laikus, ja, ka tomēr tur bija sejas. Ja, tur bija Žans Preiners, Kristaps Dārgais, Mārcis Vītols, ja, arī, kas principā, trīs gan liela vārda Latvijas basketbolā lokāli. Jā. Tieši tā, kur viņi spēlējuši. Ja. Tad varbūt šajā no brīdī... Latvijas universitātes uz Eirolīgu. Žans Preiners stāsts. Ļoti veiksmīgs. Ļoti veiksmīgs ar tiešām labu piemēru tieši jauniešiem vai arī studentu gribošiem. Ja, kad šis stāsts ir līdzīgs kā jebkurš, teiksim tā, kurš aizbrauc uz Ameriku un studē tur. Ja, līdzīgs. Latvijas Basketbola Savienība vienmēr ir teikusi arī, ka viņi ir par atbalstu klubiem. Ko tu redzi, ko vēl var darīt un kas ir darīts vispār šajā jomā? Kā LBS tieši varētu atbalstīt tos klubus, lai atvieglotu viņu dzīvi, nosacīt, varbūt pat ne, bet lai uzlabotu un veicinātu konkurenci? Šobrīd tas primārais ir šis finansiālais aspekts. Ja, jo noteikti tas, ko es klubiem arī esmu teicis, sapulcēs, ja, kad šī brīža tā situācija, kas ir līgā, ja, tad, teiksim tā, viņa bieži pat nav citur Eiropā. Ja, jo pirmām kārtām mēs atduramies pret finansi, ko mēs maksājam, lai atrādītu mūsu spēles. Ja, un šajā brīdī šī palīdzība vien jau ir ar to, ka mēs nodrošinām ikvienu spēli. Ja, nākamā lieta ir tā palīdzība, saucamā arī ar mārketinga lietām. Ja, mēs esam gatavi iesaistīties atkal no kluba iniciatīvas, ja nāk ar kaut kādu stāstu, ja par spēles veidošanu vai spēles organizēšanu, vai tā ir, pieņemsim, Lefiņa gada jubileja. Pagājušajā nedēļā bija TTT jubileja, ja? Vai šis būs kaut kāds basketbola kluba Ventspils stāsts, kur 30 gadu jubileja. Ja? Jebkura iniciatīva no kluba, kur mēs esam gatavi atkal ar savu finansu iesaistīties. Ja? Jo tomēr mēs gribam šo līgu ar tā ietēru tādā skaistā tādā iepakojumā, ja? Lai tiešām būtu ap malām pietiekami skaists LED ekrānu reklāmas, ja? Lai fonā būtu šis skatītājs, kurš, kā jau to minēja, nav šo sezonu mazs. Ja, tad šīs ir tās svarīgās lietas, izjūt no tāda finansiālā aspekta. Ja. Par pārējo to palīdzību man ir tā grūti spriest vai grūti kaut ko ieteikt. Ja, jo es teikšu tā, ka tajā manā aprūpē ir 54 klubi. Ja mēs izjām visas 3 līgas, ja, tad man jārūpējas par visiem. Ja, un šajā brīdī es nevaru, teiksim, tā vienu izcelt un pārējos 53 atstāt, jūs tur paši cīnaties vai kaut kādā veidā. Ja, es tiešām gribu teikt, ka es esmu un es būšu vienmēr tāds lojāls. Man rūpēs katrs Latvijas basketbola līgas klubs. Un tas, ko, teiksim tā, es varēšu iedot vai Latvijas Basketbola Savienība varēs iedot, tas ir viens no tiem gandarījumiem, ka mēs visi esam priecīgi, kad katrs tas izlases džeks ir izgājis caur šo kaut kādu klubu, kas ir audzis vai kaut vai sezonu spēlējis šajā klubā. Ja, un tad noteikti tā ir izlase, šīs atspulgs, šīs, kā saka, es pat teiktu skaļi, Latvijas Igaunijas līgas šī brīža spoguls. Ja, tad tā ir tā pateicība klubiem, kad jūs esat tiešām ieguldījuši milzīgu darbu, ieguldījuši arī savu finansi šajā spēlētājā vai šajā izaugsmē. Un es tiešām to saku skaļi, to noteikti Latvijas Basketbola Savienībā ik viens novērtē. Tad, lai izdodas, ko citu vēl var novēlēt? Var novēlēt droši vien 7 spēles finālsērijā. Tas nav tas, ko droši vien gribētu katra kluba darbinieku un spēlētāju visu atlikt uz pēdējo spēli, bet to es domāju, es tieši par to. Es to pateikšu godīgi. Es zinu, ka man patīk tāds idejas, ne? Šajā brīdī ir tā ideja tāda, ka varbūt vajag 3 uzvaru finālsēriju. Jo?
Pirmkārt, mazāk spēļu. Pagājušajā gadā sezona mājas, ārā skaists laiks, viss zied, hokejs sākās. Ar hokeju droši vien nevajadzētu pārklāties, vai ne? Jā, varbūt tāds. Tāpēc, tā ir mana ideja. Varbūt mēs varam pēc tam apspriest, vai arī skatītāji jūs varat novērtēt. Varbūt tāds ceļš ejams. Jā. Bet, protams, varbūt ir viena lielā fināla spēle. Tas būs 15. februārī Užaus kausa. Tur būs viens, es gribu ticēt, ka joprojām tikpat grandios un tikpat intriģējoši. Kā vispār kausa ideja? Viņa ir, kā saka, realizējusies pēc tavām domām, un viss ir tā kā vajag. Varbūt tādus lielus, milzīgus pārsteigumus futbolā esam redzējuši vairāk Latvijas līmenī nekā basketbolā. Noteikti tas ir izdevies. Tiešām es redzu to, ka tam kausam pievērš visi dalībnieki papildus tādu uzmanību. Jo tomēr regulārā sezona ir regulārā sezona. Ja, un tad tā kausa, tās kārtas, tāda īpatnēja sajūta, ka tu kaut ko uzvari, tu tiec kaut kur tālāk. Ja? Un šajā brīdī arī mums decembrī principā sagaida tāds, es teiktu tā, ka tāds ilgi gaidītais tāds notikums, ja? Kad reģionu klubi beidzot sagaidīs lielos klubus savās mājās. Jā, uzreiz pieminējuši 29. decembris jau Gulbenē Rīgas VF, 22. decembris Saldus ar basketbola klubu Ventspili un paralēli vēl ceists ar Latvijas universitāti. Respektīvi, ir notikusi tā kārta, kas būs decembrī. Ja? Tad es gribu ticēt, ka tas būs jau tāds laba tāda, kā saka, iesildīšanās, ja tam sezonas noslēgumam. Jo es gribu ticēt, ka šīs sezonas tas līmenis, pēc tam nākamajās kārtās, kas būs jau šis pusfināls un pēc tam fināls, es gribu ticēt, ka tur būs milzīga interese un tur būs 2 spēļu summa, kurā mēs nevaram pareģot uzvarētāju. Bet pabeidzot, jā, tieši tas Užaus kausa, tā esencija, ja tā var teikt, kad viņi arī ieskrienās. Jo tomēr mēs zinām, ka šis būs tikai 4. gads. Ja, un tad man tas mērķis arī palielināt komandu skaitu. Es tiešām gribētu uztaisīt vismaz ar 32 komandām, ja nevis tā kā šogad 22, kaut gan 2 komandas vairāk nekā pagājušā sezona. Ja, un tad tiešām ar grandiozu sezonas noslēgumu, kurā ir viens uzvarētājs. Un tad jau nākamie mērķi ir, kad šis kausa uzvarētājs kopā ar Latvijas basketbola līgas uzvarētāju spēlē pēc tam jau rudenī jau superkausā. Ja vien tas nav viens un tas pats. Tad mēs izskatīsim. Un ja ir tas pats, tad ko mēs darām? Tad mēs ņemam otru finālistu. Visticamāk otru finālistu. Vai arī tomēr, man tas mērķis, tomēr es skatos to Lietuvu. Es tomēr gribētu joprojām, teikšu, šo sezonu, tas mans mērķis ir joprojām nodot visu info. Teiksim, tās tikšanās man jau ir bijušas un tuvākajā laikā arī būs, kad tomēr varētu atgriezt kaut kādā laika periodā Baltijas līgu. Arī ar iespējams, teiksim, to komandu skaitu ne tik lielu. Tajā pašā laikā. Bet ar Žalgiri un pārējiem superklubiem? Te ir tās divas tādas, kā saka, tie 2 varianti. Ja? Es gribu ticēt, ka superklubu kā Žalgiri bez variantiem ir dabūt. Kāpēc? Tāpēc, ka Eirolīgai ir savs maršruts, Lietuvas basketbola līga. Tāpat tās ir savu līga, kur nekāps pāri uz citām līgām. Ne par ko. Viņiem ir 4 api, viņiem 36 spēles, plus vēl kauss. Respektīvi, nav varianti. Taču reģions, kas ir tuvāk mums šajā brīdī, Paņeveži, Šauļi, Klaipēda, Palāna, kurš pagājušajā Sāns Buškevits strādāja, tie paši Mažeiķi. Ja tādā veidā mēģināt. Ja? Tāpēc bija piemīņš šos 2 ceļus, jo man gribās vai nu tas ir tāds labs, kvalitatīvs, vai nu atkal iespējams, tad mēs paliekam pie labas Latvijas-Igaunijas līgas. Jā, tas bišķi atgādina Baltijas līgas faktiski arī tās beigas, kur tāpēc, ka nebija tie superklubi, vairs tā interese nebija tāda, vai ne? Atceries, piekrīt, viņi kaut kur... Tieši tā. Kas ir Paņevežās, kas tur spēlē? Grūti atkal nopārdot, vai ne? Parastajam skatītājam, kurš varbūt nav tik dziļi iekšā basketbolā, kurš... Neiespējami. Jā, neiespējami. Jā, jo tad vēl variants ir kausa režīms ar šīm komandām. Kā Baltijas kausa. Uz pirmo uzmetienu liekas potenciāli... Skan labāk. Jā, interesantāk kaut kādā brīdī. Tādēļ teikšu godīgi, Edgar, darba daudz, idejas daudz, un pat zini, piepildās tās, kā saka, tām, kurām jāpiepildās.
Tādēļ cerēsim mēs visi, tie, kas mēs mīlam basketbolu, kad basīts Latvijā būs labā līmenī. Saula, paldies tev, lai veicās. Tas bija Saules Mētra VF podkāstā. Skatieties mūsu!